priesterībā diakoni, klostermāsas, dārgie semināristi, brāļi un māsas Kristū. Kurš no mums nepazīst svēto Terēzi no Bērna Jēzus? Viņa ir viena no visvairāk mīlētākajām svētajām pasaulē un arī Latvijā. Viņas attēls tik atpazīstams, tik ļoti klātesošs mūsu baznīcās un mājās, tik ļoti aicinošs uz svētumu. Un tomēr katru gadu mēs tiekamies, lai vēlreiz atklātu kaut ko jaunu Terēzes garīgajā bagātībā. Viņu mēs varam salīdzināt ar varavīksni. Tā mūs nekad nebeidz pārsteigt, vienmēr mums rāda kādu jaunu gaismas toni un krāsas aspektu. Mums katram svētā Terēze ir ļoti tuva viņas lielās pazemības dēļ, bet viņa bija tuvā arī Dievam. Tādēļ mūs nebeidz pārsteigt ar gudrības dziļumu, kristīgajiem tikumiem un garīgo dzīvi, kurā mēs vienmēr varam atrast kaut ko jaunu un svaigu. Šodien mēs varētu pievērst mūsu uzmanību svētās Terēzes kontemplatīvajai pieredzei viņas klostera dzīves periodā. Tas ir Karmela svētās kontemplatīvi kristīgajam aicinājumam. Kā pāvests Pāvils VI runājot par Terēzi, teica, viņa ir nesalīdzināma pavadone katram no mums, neatkarīgi no tā, vai mums ir kontemplatīvais vai apostuliskais aicinājums. Tātad svarīgi ir lūkoties uz Terēzi ne tikai kā uz kontemplatīvu karmelītu māsu, bet gan arī kā uz kontemplatīvu kristieti, ņemot vērā, ka viņas kontemplatīvā pieredze neattiecas uz kādu īpašu veidu, kā varētu dzīvot kristīgu aicinājumu, bet gan uz šī kristīgā aicinājuma dabu un uz tā pamatu. Iesākumā varbūt daži vārdi par kontemplāciju. Realitāti mēs varam uztvert 3 dažādos veidos. Pirmais veids, tas ir fizioloģiskais veids, akts, kad mēs skatāmies uz lietām. Otrais veids ir redzēt. Tas ir cilvēka, kurš meklē patiesību, racionāls akts. Un visbeidzot, kontemplēt. Tas ir tādas personas akts, kura patiesību jau ir atradusi, kam tā jau pieder, kas to jau bauda. Piemēram, pēc īsa mirkļa mēs priecāsimies par semināristu uzvedumu. Arī uz šo uzvedumu mēs varam lūkoties 3 dažādos veidos. Proti vienkārši skatīties, neiedziļinoties tanī. Varam to redzēt, pamanot labo semināristu aktieru spēli, režiju, uzmanīgi sekojot un uz skatuves notiekošajam un tā tālāk. Un varam arī to baudīt, būt apburtiem, saviņotiem šī uzveduma iespējā. Šo pēdējo attieksmi mēs varētu pielīdzināt kontemplācijai. Kristīgā kontemplācija sasniedz savu mērķi, kad dodamās uz mūžīgo tiekas ar patiesību. Šeit patiesība nav, kā mēs parasti domājam, kāds īpašs veids, kā mēs sevi izsakām, vai kāda ticības patiesība. Tas ir kas vairāk. Tikai Dievs ir patiesība. Tikai Dievs ir realitāte. Tādēļ, ka tikai Dievs ir pilnīga būtne. Un cilvēks ir nepilnīgs, salīdzinājumā ar Dievu, bezgalīgi nepilnīgs. Kristīgā kontemplācija tad ir šis saldais Dieva baudījums, šī visa atstāšana un visa iegūšana. Ceļā uz šo mērķi
ir jāuzvar divi šķēršļi. Un šeit es esmu pateicīgs arhibīskapam Zbigņevam, ka viņš jau šo pirmo šķērsli jums ievadīja. Tātad pirmkārt, pieņemt, ka mēs neesam patiesība. Un tātad, ka esam nepilnīgi. Un otrkārt, pieņemt, ka starp mums un Dievu, kurš mums jau likās tik tuvs, gandrīz ar rokas stiepienu attālumā, ir nepārvarams attālums. Mūs no Dieva atdala mūsu grēku bezdibenis. Protams, būtu pārāk vienkārši domāt, ka zinot šīs divas problēmas, vai arī tās tikai apzinoties, mēs būtu jau pārvarējuši pēdējo slieksni, kas mūs šķir no kontemplācijas. Lai tiešām dvēsele varētu sasniegt kristīgo kontemplāciju, te ir jābūt gatavai iekšēji atgriezties, atteikties no sava egoisma, no savas gribas, jābūt gatavai nomirt sev, pieņemt nebeidzamo distanci, kas mūsu grēcīgos šķir no pilnīgi taisnīgā un pilnīgās mīlestības. Tātad ir jāpieņem, ka mums Dieva priekšā nav nekādu tiesību vai arī nopelnu, bet tikai nebeidzami grēki, par kuriem viņam jālūdz piedošana. Tas viss, protams, cilvēku var nobaidīt, un tomēr dvēsele, kura ir nonākusi līdz šim garīgajam līmenim, sapratīs pietiekami vienkārši, ka, lai kontemplētu patiesību, mēs nevaram dzīvot maldos paši par sevi un par Dievu. Lūk, šī mirklī tad arī cilvēks kļūst brīvs, lai piederētu Dievam un lai viņam piederētu Dievs. Arī svētā Terēzīte diezgan ātri savā ticības ceļā nonāca līdz tam garīgajam līmenim, kad sastapa savu Dievu, kurš bija patiesības pilnība un vienīgā realitāte. Viņai patiesībā vajadzēja izcīnīt katru garīgās dzīves soli, ejot pazemības ceļu. Terēze pati saka, jā, es vienmēr meklēju patiesību, jā, es sapratu sirds pazemību. Un ar šiem vārdiem izsaka tās grūtības, ar kurām viņai nācās saskarties. Un tieši šeit redzam vienu no viņas garīgā ceļa pamatnosacījumiem. Tātad viņai nācās sastapties ar daudziem šķēršļiem, ar krustiem un ar neizpratni, ar pazemojumiem, pateicoties kuriem viņa spēja iet pazemības skolā. Par svēto Terēzi ir trāpīgi teikts, viņa bija liela savā mazumā. Svarīgi atcerēties, ka šeit mēs nerunājam par lielām gandarīšanas praksēm. Te ir runa par ikdienas dzīves krustu, to krustu, kuru mums jāņem, lai sekotu Kristum. Krustu, kas Terēze daudzreiz bija tiešām smags, piemēram, tēva slimība, arī pašas vājā veselība, bet kopumā tas bija parastais dzīves grūtību krusts, kuru arī mēs katrs nesam. Tomēr tas, kas mūs pārsteidz, ir viņas evaņģēliskā attieksme krusta priekšā. Svētā Karmelīte vienmēr krustā, ar kuru viņai nācās ikdienā saskarties, lai kāds tas būtu un lai kur viņu vadītu, saskatīja tieši savu krustu. Varam atcerēties pirmos 5 gadus klosterī. Šajos 5 gados, raksta Terēze, ciešanas man pasniedza rokas un es tās pieņēmu ar mīlestību. No neskaitāmiem šo 5 gadu pārbaudījumiem svētā mums pastāsta tikai dažas epizodes un tūlīt paskaidro visu, ko es dažos vārdos aprakstīju. Vajadzētu aprakstīt daudzās lapusēs, bet šīs lapuses neviens nekad šīs zemes virsū nelasīs. Ciešanas, kuras Terēze izcieta, bija tā attīrošā uguns, kas viņas dvēseli darīja pazemīgu, gatavu
patiesības kontemplācijai. Dievs, patiesības pilnība mūs ved pie pazemības iegūšanas ne tikai caur apziņu, ka neesam nekas, bet vēl vairāk liekot mums apzināties, cik liels attālums mūs šķir no Viņam kā bezgalīgi pilnīgas būtnes. Mēs ne tikai Viņam nespējam dot mūsu labos darbus, jo visu saņemam no Viņa, bet drīzāk mūs nospiež smagā grēku un nepilnību nasta. Kristīgās kontemplācijas procesā ir ļoti liela nozīme tieši šim posmam, jo dvēseli, kura līdz šim priecājās par katru soli, kas to tuvināja Dievam, un viņš pat likās tik tuvs, pēkšņi liekas attālināmies nesalīdzināmā attālumā. Katras centiens un pūles sasniegt šo mērķi šķiet esam veltīgs un parāda mūsu nespēju, vājumu un grēcīgumu. To varam salīdzināt ar mirkli, kad Kristus devās projām no apustuļiem, lai nosūtītu svēto garu, kas ir kalna svētību devējs. Tas ir nabadzības gars, un tieši šo gara dāvanu Terēze sauc sirds pazemība. Arī par šo garīgās pieredzes mirkli Karmela svētā mums var daudz ko iemācīt, atgādinot mums par pazemību. Manas garīgās dzīves sākumā viņa raksta: 13-14 gadu vecumā vēlējos to, ko vēlāk man izdevās iegūt, jo domāju, ka es nevarētu saprast pilnību. Drīz vien es sapratu, jo tālāk dodas šī ceļā, jo domājam, ka esam tālāk no mērķa. Tā tagad esmu gatava redzēt sevi nepilnīgu, un par to es priecājos. Šī būtiskajā citātā vissvarīgākā un visinteresantākā frāze ir: tagad esmu gatava redzēt sevi nepilnīgu, un par to es priecājos. Mazliet pakavēsimies pie šīs frāzes. Dievišķā kontemplācija patiesībā mūs mudina, lai mēs atbrīvotos no tukšas sevis kontemplācijas. Un to mēs varam paveikt ne tikai apzinoties savu mazumu, bet vēl radikālākā veidā pieredzot savu grēcīgumu. Tāda saskarsme ar mūsu pašu ļaunumu nozīmē visu egoisma palieku iznīcināšanu. Tā iznīcina katru tukšu pašapziņu, pašapmierinātību, padarot dvēseli vienmēr brīvāku un spējīgāku Dieva kontemplācijai. Uzticēties tikai Viņam, jo tikai Viņš ir uzticības cienīgs. Terēze ir gatava ieraudzīt sevi nepilnīgu, tālu no Dieva, un tanī atrod savu prieku, ne tādēļ, ka būtu jau sasniegusi to stāvokli, kas būtu ceļa noslēgums, bet gan uzskatot to par ceļu, kā izbēgt no koncentrēšanās uz sevi, lai varētu pilnīgi pievērsties Dievam, lai sevi pazaudēt Viņā. Tātad, jo vairāk pieaug motīvi, lai viltos sevi, vairāk pieaug arī paļāvība uz Dievu, bez nosacījuma uzticība, kāda tam pienākas. Un tieši šādā veidā nesasniedzamais kļūst neparasti tuvs. Svētās Terēzes no bērna Jēzus tikšanās ar patiesību bija izdevusies, un viņas kontemplatīvais rīkojums stiprināts pēc divkāršā pārbaudījuma pārvarēšanas un saņems divus jaunus spārnus, spēja doties pretī Dieva noslēpuma atklāšanai vienmēr svētā gara augstākajā vadībā. Terēze raksta: tagad man nav nekādas citas vēlēšanās, kā tikai mīlēt Jēzu līdz neprātam. Jā, vienīgi mīlestība mani pievelk.
Es vairs neilgojos ne pēc ciešanām, ne pēc nāves, kaut arī mīlu tās abas. Jau sen es tās esmu nosaukusi par prieka vēstnesēm. Ciešanas ir bijušas manas, un es domāju, ka jau pieskaros debesu krastam. Jau kopš pašas bērnības man likās, ka mazo ziediņu noplūks viņas dzīves pavasarī. Šodien mani vada vienīgi atdošanās Dievam. Man nav nekāda cita ceļa rādītāja. Es neprotu karsti lūgt neko citu, kā tikai pilnīgu Dieva gribas piepildījumu manā dvēselē. Citāta beigas. Dieva griba, kas ir katra garīgās dzīves soļa būtība un mērķis, beidzot atspīd gaismas atmirdzēta, dāvā savu siltumu un atver jaunas iespējas kontemplatīviem lidojumam. Tieši šī mirklī dvēsele apzinās, ka kontemplācija ir došanās uz tikšanos ar kādu, kurš mums palīdz realizēt mūsu dzīvi. Dvēselē kontemplācijā dodas pie Dieva, bet jau pirmajā solī ir klātesoša gaisma, kas to pievelk, un tanī pašā mirklī to veido un iesaista savā mīlestības projektā. Tādā veidā tiek veidota patiesā personība, kuru Dievs ir vēlējies radīt un veidot sev. Caur šo savu darbību Dievs pietuvojas dvēselē, un notiek tas, par ko iepriekš runājām, ka kontemplācija cilvēku tuvina Dievam, un reizē ar to arī palīdz ienākt sevī un atklāt radītāja gribu un to realizēt. Tieši tādēļ Svētā Terēze no Avilas, aprakstot dvēseles ceļu uz kontemplācijas augstumiem, šo ceļu māca iet caur pašas dvēseles dziļumiem. Tieši tur tā atradīs Dievu un vienosies ar viņu. Bet šī vienība varēs notikt tikai pēc tam, kad dvēsele būs kļuvusi par sevi pašu Dieva plānā. Mēs varētu noslēgt šīs pārdomas ar Terēzes vārdiem, kuros viņa atklāti raksta: Ai, mana māte, saņēmusi tik daudz žēlastības, vai lai es nedziedātu ar psalmistu, ka Kungs ir labs un viņa žēlsirdība ir mūžīga. Man liekas, ja visi radījumi saņemtu tādu pat labvēlību, neviens vairs nebaidītos no Dieva, bet mīlētu to pāri visam. Un mīlestībā, bet nedrebot no bailēm, neviena dvēsele nekad apzinīgi neizdarītu pat vismazāko pārkāpumu. Bet es jau saprotu, ka visas dvēseles nevar būt vienādas. Ir jābūt dažādām dvēselu saimēm, lai īpaši godinātu katru dievišķo pilnību. Man viņš ir dāvājis savu bezgalīgo žēlsirdību, un caur šo neizteicamo spoguli es skatos citās viņa īpašībās. Tad visas tās liekas mirdzam mīlestībā, pat taisnība, varbūt vēl vairāk nekā citas, man liekas ietērta mīlestībā. Kāds saules prieks ir padomāt, ka Dievs ir taisnīgs, tas ir, ka Viņš ievēro mūsu vājības un pilnīgi pazīst mūsu cilvēcīgās dabas traustumu. No kā tad man būtu jābaidās? Bezgalīgi taisnīgais Dievs, kuram patīk savā žēlsirdībā piedot izšķirdīgajam dēlam visus viņa pārkāpumus, vai tad Viņš nebūs taisnīgs arī pret mani, kas esmu vienmēr ar viņu? Šeit mēs redzam, kā Terēze sevi raksturo vienā no vispilnīgākajiem veidiem, jo viss, kas ir pirms tam bijis viņas dzīvē, uz to tiecas, un arī viss, kas būs nākotnē, iziet no šī punkta. Kontemplācija viņu aizveda līdz šim patiesajam
tikšanās mirklim ar Dievu. Šis mirklis viņai ļāva atklāt Dievu kā žēlsirdību un sevi kā šīs žēlsirdības izpausmi. Noslēgumā novēlu mums visiem, lai Svētā Terēze no Bērna Jēzus ir mums piemērs kristīgās kontemplācijas ceļā, un viņa, kas ir solījusi no debesīm rožu lietu, mums izlūdz žēlastību kontemplēt Dievu, kurā spējam atrast visu, ko